Labrīt, dārgie skatītāji! Prieks redzēt jūsu kuplā skaitā, kā vienmēr. Mani sauc Mārtiņš Jurjans, esmu Primēn Latvija vadītājs. Un, turpinam sarunu tēmu, kas nāk ar lielu nosaukumu NIS2, jeb Latvijā kiberdrošības likums. Tā kā redzam lielu interesi arī no jūsu puses, tas nozīmē to, ka jautājumi un neskaidrības vēl ir daudz. Daļu no tām centīsimies šodien kliedēt, daļu noteikti nevarēsim, jo vēl ir noteikti daudz lietas, par kurām stāstīsim arī nākotnē. Un liels prieks, ka šodien esam apvienojuši spēkus ar Tegās Baltika kolēģiem, Alīnu un Ilgu. Un īstenībā šodien mums ir paredzēts diezgan daudz saturs, ļoti interesants saturs. Un tad praktiskas, dabas jautājumi droši liekat savus jautājumus Q&A sadaļā. Jautājums gan šoreiz atstāsim uz webināru beigām. Tā kā klausoties, noteikti, ja rodās kaut kādas idejas, pārdomas, noteikti būsim priecīgi redzēt arī jūsu komentārus. Un, bet liels paldies Elīnai un Ilgai. Es redzu, ka kiberdrošības likums ir gan daudzu tehnisku dabas jautājumu, motivēts, gan arī juridisku. Un, kurš to labāk varētu izskaidrot, ja ne mūsu juridiskie konsultanti. Tā kā Alīna, Ilga, vārds jums. Labrīt visiem. Labrīt, Mārtiņ. Paldies liels par uzaicinājumu. Šodien runāt par NIS2 direktīvu, kurai tieši šodien ir tā diena, kad šī direktīva būtu jāievieš. Pēdējā diena, tāpēc mēs šodien tā zīmīgi šeit tiekamies. Mani sauc Alīna Lepere, esmu vecākā juriste Zvērinātu advokātu biroja Tegās Baltika. Man blakus ir mana kolēģe. Jā, mans vārds ir Ilga Vaļko un esmu personas datu aizsardzības speciāliste, bet šodien arī pievērstīšos NIS2 jautājumu apspriešanai. Jā, es domāju, ķersimies vērsim pie ragiem. Kā jau Mārtiņš ieskicēja, mums ir šodien daudz ko pastāstīt jums. Nošērošu mūsu prezentāciju. Jā, ļoti labi. Redzam. Jā, super. Tagad ir ļoti labi. Paldies. Jā, tad pirmajā daļā es ieskicēšu NIS2 direktīvas vispārīgās prasības, uzraudzību un subjektu atbildību, tad man kolēģi Ilga paturpinās par kiberdrošības pārvaldības dokumentiem un attiecīgi tad Mārtiņš pastāstīs vairāk par tehniskām prasībām, padalīsies ar saviem hits and tricks. Jā, tad NIS2 direktīvas mērķis ir panākt vienādu augstu kiberdrošības līmeni visā Eiropas Savienībā. Un kā jau direktīvas nav tieši piemērojamas, līdz ar to valstīm tās ir jātransponē savos nacionālajos tiesību aktos. Jūs prasīsiet, kā tad mums veicas šajā ziņā. Es varu pateikt, noteikti labāk nekā Lietuvai un Igaunijai. Atšķirība no kaimiņu valstīm, mēs
esam izstrādājuši Nacionālas kiberdrošības likumu, attiecīgi, kurā tad šīs NIS2 direktīvas prasības ir iestrādātas. Viņš ir jau spēkā no 1. septembra. Mūsu kaimiņu valstīm tik ļoti raiti šis darbs neiet uz priekšu, bet viss nav arī tik rožaini. Šodien, kā jau es minēju, ir tā diena, kad būtu šī direktīvas transponēšana jāpabeidz. Mēs redzam, ka tas, diemžēl, nebūs iespējams, jo Ministru kabineta noteikumi par minimālajām kiberdrošības prasībām, attiecīgi, kur ir noteikti visas tās specifiskās prasības, kas Nacionālas kiberdrošības likuma subjektiem būs jāievēro, šie noteikumi vēl nav pieņemti. Ir pieejams publiski projekts, un attiecīgi tad mūsu prezentācija būs arī balstīta uz šo projektu. Mēs paredzam, ka nekas daudz nemainīsies atšķirībā no šī projekta. Tā kā droši stāstīsim par šo šodien. NIS2, jāsaka, tas nav nekas tāds jauninājums, kas līdz šim nekad nav bijis. Pirms tam bija NIS1 direktīva. Attiecīgi, mums Latvijā viņa bija ieviesta informācijas tehnoloģijas drošības likumā, kurš zaudēja spēku tagad ar jaunu likumu pieņemšanu. Un liela daļa no prasībām jau bija piemērojama atsevišķiem subjektiem, pamatpakalpojumu sniedzējiem, piemēram, tādās nozares kā enerģētika, transports un veselība. Līdz ar to daļēji šīs prasības par drošības dokumentācijas sagatavošanu, tehniskās prasības IT sistēmām, tas jau pastāv. Šobrīd ar NIS2 tiek paplašināts subjektu loks un precizētas un papildinātas šīs prasības. Jā, kāpēc kiberdrošība? Kāpēc atkal tādas apjomīgas prasības un papildu atbildība uzņēmējiem? Es domāju, ka atbilde ir skaidra. Mēs visi esam saskārušies noteikti ar kiberincidentiem. Darbā saņemot ēpastus no sadarbības partneriem vai iespējams pat kolēģiem ar aizdomīgu saturu, ja, attiecīgi, vai saņemot šos zvanus it kā no bankas saistībā ar to, ka notiek aizdomīgs darījums, un tad lūdzu ievadīt savas paroles. Tā kā šī ir mūsu ikdiena, un mēs paredzam, ka šie kiberu uzbrukumi nebeigsies. Būs visticamāk arvien vairāk. Latvija ir viena no augstākajiem kiberdrošības risku draudiem. Kāds ir tas mērķis? Protams, tas ir nodarīt kaitējumu. Kiberuzbrukums vienmēr apdraud uzņēmēju spēju darboties, uzņēmēju informāciju, vērtīgu informāciju. Galu galā ar kiberuzbrukumu var tikt apdraudēt arī fiziskā drošība, un, protams, valstis to ir sapratušas laika gaitā, ka bez šiem svarīgiem uzņēmumiem, kas veic nozīmīgas funkcijas, tā pati ūdens piegāde, elektrība un ražošana, attiecīgi valsts nevar pastāvēt bez šīm funkcijām, un ir attiecīgi pieņemts tas lēmums paplašināt subjektu loku un ieviest šīs jaunas prasības. Bet līdz šim un arī turpmāk, jebkurā gadījumā
kiberdrošības risks visvairāk, viņš ir uz uzņēmumiem. Kas tiek apdraudēts? Mūsdienās tā informācija, kas uzņēmumiem ir, saimnieciska rakstura, svarīga informācija, tas ir tas svarīgākais pa lielu, jo mēs varam iespējams aizvietot kaut kādu tehniku, nopirkt jaunas ierīces vai paņemt citas telpas, bet šī te svarīga informācija bieži vien ir tas būtiskākais faktors, kāpēc tā uzņēmēja darbība ir veiksmīga. Un attiecīgi nozagot šo informāciju, ļaujot liedzot tai piekļuvi, pēc tam prasot izpirkumu maksu uzņēmumiem. Šīs ir tas izpausmes, kā kiberuzbrukumi izpaužās, nozagot šo te informāciju vai attiecīgi radot kaut kādu noplūdi, kā piemēram fizisko personu datu noplūdes gadījumā. Mēs zinām, ka sekas ir diezgan dramatisks, kādas sodi jau šobrīd pastāv šajā nozarē. Un, tāpēc viennozīmīgi aizsargāt savu informāciju ir būtiski, un tas jādara vairākos līmeņos. Es domāju, ka nevienam nav šaubu par to, ka jābūt fiziskai drošībai, mēs esam visi pieraduši, mums ir apsardz, mums ir signalizācija. Daudz uzņēmēji izmanto šādus juridiskus instrumentus, kā līgumi, darba līgumos nosaka darbinieku uzvedības normas, neizpaušanas līgumus ar sadarbības partneriem un tā tālāk. Es ceru, vismaz zinu, ka mūsu klienti noteikti rūpējās par fizisko personu datiem, pārskata privātuma politikas, par saviem komercnoslēpumiem gādā un izstrādā šīs te aizsardzības politikas. Jo bieži vien cilvēki parūpējās, domā, kā parūpēs par šo informāciju, bet tas netiek izdarīts līdz galu. Līdz ar to, tas būtu tas nākamais aspekts, fiziskā drošība, juridiskie instrumenti, un attiecīgi, protams, IT risinājumi, kas mūsdienās var sniegt nozīmīgu atbalstu informācijas saglabāšanai. Kiberhigēna ir tas, kas nāk klāt, protams, mums ir jāizglīto savi darbinieki, savi sadarbības partneri, jāievieš procedūras, regulāri par viņiem jāatgādina, ja mēs vēlamies, lai šī mūsu svarīga informācija ir drošībā. Kam tad NIS2 direktīvas prasības būs saistošas? Mums ir vairāku subjektu kategorijas, tad būtisko un svarīgo pakalpojumu sniedzēju, tad mums ir arī informācijas un komunikācijas tehnoloģija kritiskā infrastruktūra. Par kritisko infrastruktūru šodien mazāk, to apstiprina ministra kabinets, bet par būtisko un svarīgo pakalpojumu sniedzējiem attiecīgi paturpināsim. Tas ir valsts un pašvaldību iestādes un arī privāto tiesību subjekti. Attiecīgi vidēji un lielie saimnieciskas darbības veicēji. Šeit jūs varat redzēt slaidā kritērijus, attiecīgi, kādam no šī uzņēmuma tipiem jūs atbilstat, lielam vai vidējam, bet no savas puses atkal gribētu mudināt, ja jau šajā solī, piemēram, jūs redzat, neesat vēl tajā līmenī, piemēram, neesat vēl sasnieguši vidēju uzņēmuma,
kritērijus. Ir arī citi kritēriji, tad mēs iesim tālāk, tieši tās jomas, kas defaultā ir pakļautas šim te prasībām. Bet, gribētu mudināt neaizmirst par to, ka vai jūs esat kiberdrošības likumā subjekti vai nē, tas nenozīmē, ka jums nedraud kiberuzbrukumi. Kiberuzbrukumi draud absolūti visiem uzņēmumiem, diemžēl. Līdz ar to šīs vai lielā vai mazākā mērā šīs prasības ir ieteicamas visiem uzņēmumiem, un attiecīgi mēs gribētu mudināt izvērtēt, kas tieši jūsu uzņēmumam varētu derēt, kas varētu palīdzēt aizsargāt jūsu informāciju. Tātad, turpinot par subjektiem, būtisko pakalpojumu sniedzēji ir valsts un pašvaldību iestādes un privāto tiesību subjekti, lieli uzņēmumi. Šeit zemāk uzskaitītajās jomās šis saraksts nav izsmeļošs. Jūs varat noteikti paskatīties Nacionālās kiberdrošības likuma 20. pantā, attiecīgi ir izsmeļošs saraksts ar šīm jomām. Un attiecīgi tad būtu jānodefinē sava pamatdarbība un jāsaprot, tad, vai ir atbilstība kādai no šīm jomām. Vai arī iespējams, ka jūs varētu būt kvalificējumi kā svarīgo pakalpojumu sniedzēji. Šeit būs vidēji uzņēmumi iepriekš apskatītās jomās un vidēji un lieli saimnieciskas darbības veicēji šajā slaidā uzskaitītajās jomās. Attiecīgi rosinu apskatīt pilnu sarakstu Nacionālās kiberdrošības aizsardzības likumā 21. pantā, iziet rūpīgi tam cauri, lai varētu veikt pašnovērtējumu, jo saskaņā ar Nacionālās kiberdrošības likumu subjekts pats veids šo te novērtējumu, vai viņš atbilst šiem kritērijiem un uz viņu būtu attiecināmas likuma prasības. Aizsardzības ministrijas tīmekļa vietnē ir tāds rīks kā tests. Šeit ielikam jums linku, varat paspēlēties ar viņu, es arī pateicu izgājus cauri. Noteikti var palīdzēt, ja šis tests nav tik vienkārši, jāsaka, tā kā tiešām šeit būs vēl daudz jautājumu. Ko aizsardzības ministrija ir publiski pateikusi, ka viņi piemēro šo principu, konsultē vispirms, līdz ar to uzņēmēji ir aicināti izvērtēt sevi, ja rodas kaut kādi jautājumi, rakstīt, dot ziņu. Attiecīgi ministrijai, lai ministrija varētu palīdzēt veikt šo te pašnovērtējumu, tad attiecīgi konstatēt, vai jūs esat vai neesat likuma subjekts. Šīs te pašnovērtējums ir jāizdara un ir jāpaziņo par savu statusu Nacionālajiem kiberdrošības centram. Šī ir jauna institūcija aizsardzības ministrijas paspārnē, tāds vienotais kontaktpunkts kiberdrošības jautājumos, kam attiecīgi tad ir jāpaziņo par savu statusu. Ir pietiekami daudz laika, es uzskatu, lai veiktu šo te pašnovērtējumu. Kas jāzina? Principā ir tā, ka jūs iespējams šobrīd vēl varat neatbilst šiem kritērijiem.
Ja? Bet likums ir spēkā un sākot attiecīgi no šī 1. aprīļa, kad ir jāveic paziņošana, visiem uzņēmumiem ir pienākums sekot līdz šiem kritērijiem. Un attiecīgi sasniedzot šo te apgrozījumu, kļūstot par vidēju vai lielu uzņēmumu, ja, vai arī uzsākot kādu jaunu saimnieciskas darbības veidu, attiecīgi tad iespējams, kad uzņēmums kļūst par šī likuma subjektu un šī paziņošana ir jāveic. Šādā gadījumā tad attiecīgi paziņošana jāveic ne vēlāk kā mēneša laikā. Šobrīd tas datums ir 1. aprīlis. Kas vēl ir jāņem vērā, aizsardzības ministrijai principā ir saraksts ar uzņēmumiem, kuri viņuprāt atbilst šiem te statusiem, ar šiem likuma subjektiem, bet ir dot šāda te iespēja brīvprātīgi sevi izvērtēt un pieteikties. Ja tas nebūs izdarīts, bet attiecīgi iestāde redzēs, ka tas nav izdarīts un uzskatīs, ka viņas rīcībā ir pienācīgi daudz informācijas, lai to statusu konstatētu, attiecīgi viņi to izdarīs un iekļaus šo te subjektu savā sarakstā, par to attiecīgi paziņos un uzliks par pienākumu sniegt papildu informāciju. Tā kā, jāsaka, ka noslēpties te laikam nevarēs, arī nav pamata, kā mēs izrunājam pašā sākumā, ka tas ir tikai jūsu interesēs. Kopā ministrija ir ziņojusi, ka ir aptuveni 2000 subjektu, kas būs šī likuma pakļautībā. No tiem kaut kādi 500 varētu būt valsts iestādes, attiecīgi pārējie tad ir tie privātu tiesību subjekti. Šeit ir laika grafiks, attiecīgi par mājas darbu, kas būtu jāizdara. Paziņošana līdz 1. aprīlim. Attiecīgi nākamais termiņš ir 1. oktobris, kad ir jāieceļ kiberdrošības pārvaldnieks, par to ir jāpaziņo Nacionālajam kiberdrošības centram. Jāsagatavo dokumentācija. Par šo tad man kolēģe Ilga paturpinās sīkāk. Attiecīgi jāievieš citas minimālas kiberdrošības prasības, tās tehniskās prasības, kas attiecas uz sistēmām, un līdz 1. oktobrim ir sevi jānovērtē, tad kā tas mājasdarbs ir paveikts, vai dokumenti ir kārtībā, vai visas sistēmas ir ieviestas un strādā, un tad attiecīgi ir jāskatavo tāds pašnovērtējuma ziņojums. Tas ir ministra kabinetā noteikumos par minimālajām kiberdrošības prasībām. Būs pielikums, attiecīgi, kurš būs jāizpilda un jāiesniedz līdz 1. oktobrim 2025. gada 1. oktobrim. Paturpinot par institūcijām, kā jau es ieskicēju, būtisko un svarīgo pakalpojumu sniedzējiem ir Nacionālais kiberdrošības centrs, kurš nodarbojas ar visiem jautājumiem, attiecīgi, kuram visas paziņošanas ir jāveic, kas attiecas uz savu atbilstību, uz savu dokumentāciju, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, kritiskās infrastruktūras īpašniekiem, uzraugošā iestāde ir Satversmes aizsardzības birojas. Bet saskaroties ar kiberincidentiem, attiecīgi visiem privātu tiesību juridiskām personām būtu jāsazinās ar Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūtu. Šī ir tā institūcija, kiberincidentu novēršanas institūcija, kas sniegs atbalstu un uzraudzīs attiecīgi, kā uzņēmums tiek galā ar
kiberincidentiem. Jā, veicot uzraudzību, iestādēm, protams, ir virkne tiesību un instrumentu, kā tad viņi mēģinās panākt, kad uzņēmēji sadarbojās. Princips konsultē vispirms, tas ir, protams, jauki, bet kaut kādā brīdī tas beidzās. Un tad informācijas pieprasījumus ignorēt neiesakam. Attiecīgi būtu jāsadarbojās. Var tikt sūtīt pieprasījumi, var tikt veiktas pārbaudes, attālinātas un klātienes. Ja ir aizdomas, ka kaut kas nav atbilstoši, uzraugošā institūcija var attiecīgi veikt auditu. Likums paredz arī ārējā audita veikšanu, būs speciāli auditori certificēti, kas to varēs veikt. Un uz uzņēmumu rēķina attiecīgi, tad pašiem būs arī jāsamaksā par šo auditu. Līdz ar to, sadarboties ar iestādi vienmēr ir izdevīgāk. Bet ja kaut kādā brīdī neizdodas, tad ko dara iestādes? Sākumā izsaka brīdinājumus, lūdzu novērst šīs neatbilstības. Šeit parādās, protams, arī reputācijas riski, jo, ja uzņēmums neizpilda noteiktas prasības, tad par to var arī informēt pakalpojumu saņēmējus un publicēt šo informāciju. Līdz ar to šie rīki, kas palīdz panākt izpildi, protams, ir jau administratīvu procesu ietvaros, un tie ir kā lai saka, nav patīkami, vai ne? Ir daudz pakāpju šī sistēma, kā tad attiecīgi motivēt uzņēmējus un, ja informācijas pieprasījumi vai kaut kādi aizliegumi, ko iestāde ir tiesīga noteikt, netiek pildīti, joprojām vienmēr pastāv šis efektīvais veids, kā panākt izpildi, tā ir piespiedu nauda. Diezgan ievērojamā apmērā šajā gadījumā līdz 10 000 eiro vienā reizē par katru neizpildi var piemērot. Protams, tur ir kritērija, nav uzreiz šī liela summa, bet jebkurā gadījumā. Tas ir par katru reizi, kad kaut ko uzņēmums neizpilda. Var arī aizliegt subjektu vadītājiem pildīt savus pienākumus. Tas, protams, ir dramatiski jebkuram uzņēmumam. Paralizē viņa uzņēmēja darbību. Informācijas sistēmu apturēšana vai ražošanas vai produktu tirdzniecība, pakalpojumu sniegšanas apturēšana. Šis ir tas metods, attiecīgi, kā iestādes mēģinās panākt atbilstību likuma prasībām. Ja neizdodas šīm prasībām tomēr pielāgoties, tad attiecīgi ir arī soda sankcijas būtisko pakalpojumu sniedzējiem līdz 10 miljoniem eiro vai pat līdz 2% no finanšu gada kopējo neto apgrozījuma. Svarīgo pakalpojumu sniedzējiem mazliet mazāk, bet joprojām ievērojamas summas līdz pat 7 miljoniem eiro. Šie sodi tiek paredzēti par būtisku neatbilstību. Attiecīgi, ja vairāk kārt tiek atteikta informācijas sniegšana,
vai, ja subjekts neveic šos tehniskos un organizatoriskos pasākumus kiberapdraudējumu mazināšanai, vai arī termiņā nepaziņo par nozīmīgu kiberincidentu, kas var radīt arī valstī nozīmīgas sekas. Attiecīgi, tad šie sodi var tikt piemēroti. Tik liels sodi droši vien, kur mēs esam redzējuši konkurences pārkāpumos, datu aizsardzībā arī šie sodi ir tik lieli. Šo lēmumu par sodu piemērošanu var pārsūdzēt administratīvu procesa kārtībā. Šis būs man viss ievadam, un tad došu vārdu manai kolēģei Ilgai. Liels paldies Alīnai par lielisko ievadu un tādu galveno aspektu kopuma apskatīšanu. Tālāk es jau tad iešu vairāk padziļinātāk detaļās un stāstīšu, kādas tad ir tās lietas attiecībā uz dokumentiem, ko būtu labi apzināties, kāds ir tas saturs, kas jāiestrādā, kā rīkoties kiberincidentu gadījumā. Tātad pirmā lieta, ko es vēlētos ieskicēt, ir tas, ko Alīna jau pašā sākumā prezentācijā minēja, ir tas, ka nekas nerodas tukšā vietā. Viss jau kaut kur ir eksistējis, un attiecīgi arī NIS2 nav no tukšas vietas radies. Mums tagad nav jāsaķer galvu un jādomā, ko mēs darīsim. Un, līdz ar to šeit ir šajā slaidā izvietota tāda diagramma, jo, piemēram, kā Marvel universā ir svarīgi saprast, kurā vietā tad mēs atrodamies, kāds ir storylines, kā tas iedarbojas ar citu varoni. Tad arī šajā kiberdrošības un datu aizsardzības jomā, es domāju, diezgan svarīgi jau no paša sākuma norientēties, kur tad mēs atrodamies, kā tas iedarbojas, kā tas saistās, un ņemot vērā arī personīgi, ka esmu datu aizsardzības speciāliste, tad es redzu ļoti daudzas paralēles starp kaut kādām NIS2 prasībām un GDPR prasībām. Piemēram, kaut vai tas, ka gan vienā, gan otrā gadījumā subjektiem, jeb GDPR gadījumā pārsniņiem ir jāizstrādā noteikta dokumentu pakete, NIS2 jāziņo par kiberincidentiem, GDPR par datu aizsardzības pārkāpumiem, NIS2 ir kiberdrošības pārvaldnieks, GDPR ir datu aizsardzības speciālists. Mēs redzam ļoti daudz šādas paralēles. Un līdz ar to man liekas, ka ir arī labi, kad ir tāds tā kā blueprints vai tāda kā polāra zvaigzne, kad mēs jau no kaut kādas iepriekšējas pieredzes redzam un spējam norientēties, ko tad mums darīt brīdī, kad mēs saskaramies ar kaut ko jaunu, bet tad mēs saprotam, īstenībā šis jau ir kaut kas tāds, ko mēs zinām un protam darīt, un mums jau ir kaut kāda dzīves pieredze, kā to īstenot. Līdz ar to, runājot tieši par to, kā NIS2 un GDPR savā starpā iedarbojas, tad īsumā stāsts ir tāds, ka viņi katrs tomēr ir par savu konkrēto tēmu. NIS2 ir par kiberdrošību, GDPR ir tieši par personas datu aizsardzību, bet ņemot vērā, ka kiberdrošība ir tāds plašāks jēdziens un kiberdrošības ietvaros var nākties saskarties arī ar dokumentiem, dažādām informācijas sistēmām, kas satura personas datus, tad kaut kādos zināmos aspektos tas viss var savā starpā pārklāties. Līdz ar to, tā kā ņemot vērā, ka mums jau ir šis pamats, uz kā balstīties un kur pašpakot un paskatīties, tad es domāju, arī ir vieglāk attiecīgi saprast, ko tad no mums grib tas NIS2 un kā mums pielāgoties un ko darīt. Un attiecīgi tad
turpmākās minūtes parunāšu par dokumentiem, respektīvi par nepieciešamo dokumentu komplekta izstrādi, kam tur jābūt, kas tur iekļaujams, kā to veidot, uzturēt un tā tālāk. Un, jā, tātad Nacionālajā kiberdrošības likumā un ministru kabineta noteikumu projektā šobrīd ir minēti 4 dokumenti, kas ir jāizstrādā, bet, kā jūs redzat, šajā slaidā esmu iekļāvusi 5 dokumentus, un būtībā tas ir tādēļ, ka tad, ja iedziļinās un izlasa ministru kabineta noteikumus, tad var saprast, ka kaut kur izlien vēl viens dokuments, kurš varbūt tā atsevišķi netiek uzskatīts, bet ko būtu labi atsevišķi izveidot. Un, jā, tā tad, ko mums pasaka ministru kabineta noteikumi, viņi pasaka, ka šie dokumenti ir veidojami un uzturami elektroniskā formātā, kas ir ok un saprotami. Viņam, protams, jābūt arī kopijām un tā tālāk, bet viena lieta, kas ir ierakstīta ministru kabineta noteikumos un zem kuras es varbūt nelīdz galam parakstos, ir tas, ka viņus var veidot atsevišķi šos dokumentus un to komplektu, vai arī viņi visi var būt kopā. Un zem tā kopā es galīgi, kā cilvēks, kurš reāli izstrādā dokumentus un raksta ikdienā, un kur jāpanāk, lai darbinieki saprot un izlasa un uztver, es zem tā pilnīgi noteikti neparakstos, tāpēc šis tāds pirmais praktiskās dabas ieteikums būtu tomēr skaidri nodalīt katru no šīm vienībām, lai nebūtu viens garš Word fails vai PDF fails, kur viss ir sabliests vienu vietu. Respektīvi, to var piemērot analoģiju par putrām. Šī ir putra, viena varbūt ir auzu, rīsu, manis un tā tālāk. Labāk viņas katru vārīt atsevišķi, nekā visu samest vienā katlā un tagad domāt, ka mēs kaut ko sapratīsim, sametot to visu kopumā, ka mēs spēsim norientēties un ka mēs sapratīsim. Protams, tas viss ir saistīts un tā. Tas veido vienot tā kā lietasargu un ietvaru, bet ir svarīgi nodalīt katras tās detaļas, lai mums nejuktu kopā, jo, piemēram, arī kaut vai paši šie dokumenti savā starpā ļoti, ļoti atšķiras. Kiberincidentu žurnāls ir principā reģistrs, kurā tiek reģistrēta informācija par to, kas, kur, kad ir noticis. Savukārt, kiberdrošības politika ir dokuments, kurš apraksta ko un kā uzņēmums dara un kas darbiniekiem jāievēro. Līdz ar to manā uzturē tie būtu kaut kādi mežonīgie rietumi, tagad visu vienkopus salikt vienā vietā. Jā, tātad, kas tad ir šie dokumenti? Pastāstīšu turpmāk tad par kiberdrošības politiku, par IKT resursu un informācijas sistēmu katalogu, par kiberrisku pārvaldības un IKT darbības nepārtrauktības plānu, kiberincidentu pārvaldības politiku un kiberincidentu žurnāls. Labi, tad es domāju, iesim tālāk pie katra no šiem dokumentiem. Tātad mirklīti. Jā, tātad skatos, ka kiberdrošības politika mums ir. Varam izlaist. Jā, tātad kaut kur esam pa ceļam pazaudējuši vienu slaidu, bet tas nekas, es pastāstīšu. Tātad politika kopumā ir dokuments, kurā tad subjekts, kuram piemērojams visas prasības, detalizēti apraksta to savu darbību, kādus drošības pasākumus veids, kādi
kādi resursi ir, kas darbiniekiem jāievēro. Un, viena no būtiskākajām lietām šajā dokumentā, politikā, viņu veidot arī tādu, ka viņa ir darbiniekiem lasām, darbiniekiem saprotam, pēc iespējas strukturētāka, lai tas būtu reāli izmantojams un dzīves dokuments, no kura attiecīgi darbinieki, kuriem tas ietilpst ikdienas pienākumos, spēj saprast, kas tad viņiem ir jādara, kas ir tās lietas, ko uzņēmums ievēro un tā tālāk. Un, lai to varētu izdarīt un lai būtu šī skaidrība par to, kāda vispār uzņēmuma rīcībā ir IKT resursi un kādas tad ir šīs izmantotās informācijas sistēmas, tad papildus tiek veidots arī šis informācijas IKT resursu un informācijas sistēmu katalogs. Un kas tas ir par dokumentu? Tas ir dokuments, kurā tiek uzskaitītas visi IKT resursi un visas informācijas sistēmas, kas ir diezgan pašsaprotami no nosaukuma. Un, tā tad katram uzņēmumam tas būs savādāk. Līdz ar to nav tāda vienota kaut kāda kataloga, no kura paņemt kā špīkeri, pasmelties. Tas ir reāli kiberdrošības pārvaldniekam vai, ja pieņemsim, uzņēmums vēl nepaiet zem šīm prasībām, bet tāpat ir vēlme izstrādāt šādu katalogu. Tad attiecīgi IT speciālists izvērtē, kas tad realistiski kādas sistēmas tiek izmantotas uzņēmumā, un viņas tiek aprakstītas šajā katalogā. Un, lai mums būtu uzņēmumā skaidrība, kādas prasības mums ievērot, kāds ir tas drošības līmenis, kurš mums jānosaka un kā mums dzīvē rīkoties, tad taisot šo katalogu, mēs katrai informācijas sistēmai un tajā apstrādājamo informācijas resursu kategorijai nosakām konfidencialitātes, integritātes un pieejamības drošības klasi A, B vai C. Tātad A ir striktākā, un C ir tāda jau mazāk, kur ir prasības piemērojams. Un attiecīgi ministra kabineta noteikumu projektā tur ir iestrādāta tabula, kurā tad attiecīgi vadoties no kuras apraksta, tad ir iespējams noteikt, vai šī informācijas sistēma un tajā esošie resursi, kurai klasē viņi varētu atbilst. Un, tātad, kā jau minēju, tam visam ir jābūt tādiem dzīviem dokumentiem. Tiklīdz uzņēmumā kaut kas pamainās, piemēram, tiek ieviesta kāda jauna IT sistēma, tiek piesaistīts kāds jauns ārpakalpojums sniedzējs, kurš, piemēram, sniedz kaut kādus tur mākoņu datošanas pakalpojumus un tā tālāk, tad uzreiz tas viss ir jāaktualizē, jāveic apraksts par jauno IKT resursu vai informācijas sistēmu un attiecīgi visu laiku tas ir tāds darbs, lai sekotu līdzi un tā kā, lai būtu aktualitāte šim dokumentam, tas nav kaut kas tāds, ko mēs vienreiz uztaisim, tad noliekam kaut kādā apsūbējušā plauktiņā un aizmirstam. Tātad, nākamais tad ir šis kiberrisku pārvaldības un IKT darbības nepārtrauktības plāns. Arī šis plāns ir dzīves dokuments, viņš ir reizi gadā jāpārskata un jāaktualizē. Vismaz attiecīgi ir kaut kādas izmaiņas, tad to var darīt arī biežāk. Un tas var būt viens kopīgs plāns attiecībā uz dažādu veidu informācijas sistēmām, vai arī katrai var izstrādāt savu atsevišķo plānu. Bet tur arī jāskatās pēc situācijas, kas tad ir tie resursi, kas ir uzņēmuma rīcībā.
Un, attiecīgi, ar ko mēs sākam ar kiberrisku novērtēšanas metodiku. Tātad jāapsēžas un jāsaprot, kādi ir tie potenciālie kiberriski, kas var apdraudēt konkrēto sistēmu. Pieņemsim, ja tā ir viena veida sistēma, un tur viena veida informācija, viņiem varbūt piemēram, uz viņu attiekties var viena veida kiberriski, savukārt uz citu informācijas sistēmu cita kiberriski. Un tad mēs attiecīgi izstrādājam to metodoloģiju un aprakstu, lai novērtētu šo risku nozīmīgumu. Un, tātad tālāk mēs veicam kiberrisku novērtējumu, kas ietver visu identificēto kiberrisku, pieņemsim, ielaušanās mēģinājumi, dažādi vīrusi un tā tālāk, uzskaitījumu un analīzi. Un mēs veicam šī katra kiberriska nozīmīguma novērtējumu. Un, kiberriski arī nav kaut kas statisks, viņi ņemot vērā arī tās tendences un tehnoloģiju attīstību var mainīties, salīdzinot arī pret kaut kādiem iepriekšējiem periodiem, salīdzinot pret citām sistēmām un attiecīgi, tad mēs salīdzinām, vai tur, piemēram, risks ir palielinājies, samazinājies un tā tālāk, ņemot vērā tās tehnoloģijas. Un, tad nākamais solis ir attiecīgi, kad mēs esam jau sapratuši, kas ir tas kiberrisks, kāds viņš izskatās, tad attiecīgi ejam tālāk un aprakstam, kāds varētu būt kiberrisku mazināšanas plāns. Tātad tie ir konkrēti pasākumi šo kiberrisku mazināšanai, un mēs attiecīgi arī ieceļam uzņēmumā atbildīgos par šo pasākumu īstenošanu un kontroli. Visbiežāk tas būs kiberrisku pārvaldnieks, IT darbinieki. Un, šo pasākumu īstenošanas termiņus un to periodiskumu, cik bieži mēs veicam kaut kādus tos pasākumus. Un visbiežāk tie var būt kaut kādi tehnoloģiski pasākumi, bet tas arī nav ierobežots. Un nākamais tad ir rīcības plāns darbības nepārtrauktības ierobežošanai, kas ietver tīkla informācijas sistēmu, to veidojošo elementu darbības raksturlielums. Respektīvi, mums ir jāsaprot, kāds ir atjaunošanās punkta mērķis, atjaunošanās laika mērķis, tad, ja jau kaut kas notiek, kāds ir maksimāli pieļaujamais dīkstāks laiks attiecībā uz katru konkrēto sistēmu. Pieņemsim, ja banku pakalpojumi nav pieejami kādu noteiktu laiku, tad tam var būt krietni lielāks svars nekā, piemēram, mākoņu pakalpojumu sniegtie pakalpojumi nav pieejami kādu brīdi. Līdz ar to tas arī viss ir ļoti atkarīgs no uzņēmuma specifikas. Diemžēl nevar šīs prezentācijas laikā sniegt tādu vienotu skaidrojumu. Tas tiešām ir kaut kas, kas jāvērtē un jādara katram uzņēmumam atsevišķi, un tie raksturlielumi var ļoti krāsā atšķirties starp uzņēmumiem. Un, tā tad arī rīcības plāns galu galā darbības atjaunošanai, tad, ja notiek kāds kiberincidents vai kāda krīze. Un, tā tad attiecīgi kiberincidentu pārvaldības politikā mēs veidojam to saturu tādā veidā, ka atkal jau darbiniekiem ir jāsaprot, ko viņi dara un kāpēc. Un šis atkal jau ļoti, ļoti sasaucas ar to, ko es minēju, kādas ir GDPR prasības, tad attiecīgi tur mēs arī veidojam politiku, ko darīt tad, ja noticis datu aizsardzības pārkāpums. Un no tā mēs mācoties un taisot redzam, ka ir ļoti būtiski skaidri rakstīt šo dokumentu darbiniekiem, lai viņi izlasa, iedziļinās un saprot, kāda tad ir viņu konkrētā rīcība, ja viņi kaut ko atklāja vai redz, un attiecīgi, tad
Un, protams, tās iekšējās lomas arī darbiniekiem ir ļoti dažādas. Piemēram, apkopējai nav varbūt tāda loma vai nozīmība tajā kiberincidentu pazīmu konstatēšanai kā IT speciālistam. Tur arī jāskatās uzņēmuma iekšēnē, bet principā to labu būtu zināt visiem. Un tātad, jā, mēs nosakam, kas darbiniekiem jādara, ja viņi ierauga šādu incidentu, uzzina par to, kur viņi tālāk ziņo, kā viņi eskalē šo situāciju vadībai. Tad arī procedūras kiberincidentu identificēšanai, kā mēs saprotam, ka kaut kas ir kiberincidents, kā mēs piereģistrējam, novērtējam to ietekmi vai kādus pasākumus mēs veicam, lai uzreiz, tiklīdz mēs to uzzinām, mazinātu to visu, risinātu, likvidētu sekas pēc iespējas, iedziļinātos, kāpēc vispār tāds radās, jeb atklātu pamatcēloni, analizētu un saglabātu pierādījumus. Tas viss ir ļoti būtiski, jo pēc tam ir jāsūta ziņojums uzraudzības iestādēm. Un, attiecīgi, jā, tad arī jāsaprot, tad, ja kaut kas notiek, kā mēs komunicējam iekšēji un ārēji. Tātad, kā mēs komunicējam ar kompetento kiberincidentu novēršanas institūciju. Ir jābūt skaidri noteiktiem termiņiem atbilstoši likumam. Tātad, kādos mēs komunicējam ar institūciju jā, tātad, un vai mēs paziņojam subjektiem konkrētajā gadījumā vai pakalpojumu saņēmējiem, ņemot vērā to kiberincidentu nozīmīgumu, jo ne viss ir ziņojams. Un attiecīgi arī mēs nosakam procedūras drošības pasākumu uzlabošanai, ņemot vērā tās visas gūtās atziņas, respektīvi, lai nav tā, ka notiek kaut kāds kiberincidents un mēs novēršam visu labi un tad dzīvojam tālāk, nepakustinot ne ausis un visu atkal dragājam pa vecam. Nē, tā kā no kļūdām ir jāmācās un šis ir uzskatāms piemērs un jā, tātad tas īsumā būtu par kiberincidentu pārvaldības politiku. Jā, un tas arī bija tas slepenais 5. dokuments, ko es iekļāvu, jo man likās ļoti būtiski šādu dokumentu iestrādāt, ņemot vērā savu pieredzi datu aizsardzībā. Tīri teorētiski netiek prasīts likuma un ministru kabineta uzskaitījumā šāds konkrēts dokuments, bet tad, ja mēs iedziļinamies un izlasam tos noteikumus, tad tur izpeld visas šīs prasības, tāpēc viennozīmīgi mans praktiskais padoms ir tomēr izstrādāt šādu dokumentu. Jā, nu tā tad kiberincidentu žurnāls, kas tas ir? Tas ir principā tāda vienota vieta, kur mēs savedam informāciju par to gadījumos, kad notiek šie kiberincidenti un pastāv liela iespēja, ka lielāka vai mazāka, kad incidenti var ik pa laikam notikt, tad mēs nevis to kaut kā slēpjam, bet tieši tāpēc, lai mēs analizētu un mācītos no tā, to visu savada, apraksta un tā tālāk. Tas var būt Excel fails vai tā veidā elektroniski. Tātad, kas tur ir jāiekļauj, protams, tas ir incidentu konstatēšanas datums, laiks, kā arī mums ir zināms tad laiks un datums, kad tas ir noticis, kāds ir šis kiberincidenta veids, vai tas ir, nezinu, piemēram, kāds ielaušanās mēģinājums vai cita veida kiberincidents, tad attiecīgi mēs aprakstam, kas tad ir noticis, tā, lai tas ir saprotams, kāds ir tas cēlonis, kāpēc šis incidents vispār notika, vai tas ir kaut kādu ārēju trešo pušu darbības rezultātā vai kāda kļūda sistēmā un tā tālāk. Tad mēs novērtējam kiberincidenta ietekmi attiecībā uz iesaistītajām personām, attiecībā uz klientiem un to, cik nozīmīgs vai
nav nozīmīgs, ir bijis šis kiberincidents. Un attiecīgi tad mēs veicam arī atzīmi par to, vai viņš ir uzskatāms par nozīmīgu vai nē, jo tad mums ir tā kā krustcelis, ja viņš ir nozīmīgs, mēs rīkojamies vienā veidā, ja viņš nav atzīstams par nozīmīgu, tad citā veidā. Un jā, tā tad mēs atzīmējam arī to, vai šis konkrētais kiberincidents ir paziņots kiberincidentu novēršanas institūcijai. Un jā, tā tad aktuālais kiberincidenta risināšanas status vai kas mums vispār notiek ar šo konkrēto incidentu. Un tā mēs krājam un uzturam šo informāciju, tik līdz viņa parādās un tik līdz notiek kiberincidents. Un jā, tā tad kā mums vispār rīkoties, kad notiek kiberincidents, atkal jau kaut kas, kā jūs redzat, pārklājas ar datu aizsardzības sfēru, jo jebkurš kiberincidents, viņš, protams, var nebūt saistīts ar personas datiem, bet tad, ja konkrētais incidents skar kaut kādas IKT resursus vai informācijas sistēmas, kurās tiek glabāti personas dati un notiek kāds konfidencialitātes, integritātes pārkāpums un tā tālāk, tad automātiski ieslēdzas arī datu aizsardzības pārkāpums. Un tā tad ko mums darīt un kā mums rīkoties un kur mums vispār par šo visu ziņot. Tātad, tiklīdz notiek kiberincidents, mums ir nekavējoties pirmā lieta, ko mēs darām, ir mēģināt novērtēt, vai viņš ir nozīmīgs vai nē. Tātad, ja mūsu uzturē viņš nav nozīmīgs vērtējumā, tad mēs vienkārši nosūtam e-pastu brīvā formā ar aprakstu, kas tad ir noticis kiberincidentu novēršanas institūcijai. Tiklīdz mēs saprotam, nē, šis ir tomēr nozīmīgs kiberincidents, tad mums uzreiz ieslēdzas tādi nopietnāki pienākumi un ir nepieciešams ziņot šai institūcijai jau uzreiz agrīno brīdinājumu. Jānosūta 24 stundu laikā, tad sākotnējais ziņojums, kas ir papildinot to agrīno brīdinājumu, tad mēs to arī nosūtam nekavējoties, bet vēlāk kā 72 stundu laikā. Un jā, tad atkarībā no tā, cik sarežģīta ir tā situācija un kas tad īsti ir noticis, varbūt tā, ka mēnešu laikā mēs nosūtam iestādēji gala ziņojumu, un tad ar to viss arī beidzas. Bet, ja mēs saprotam, ka tomēr tur šis incidents mēnešu laikā netiks atrisināts, un tas ir kaut kas ļoti, ļoti smags un prasa vairāk resursu un ieguldījumu, un tik ātri tur neies ar to risināšanu, tad attiecīgi mēs sūtam progresa ziņojumus, kurā tiek aprakstīts, kas tad tiek darīts un tā tālāk. Un arī varbūt starposma ziņojums pēc institūcijas pieprasījuma. Un labā ziņa ir tāda, ka tur nav jāizgudro nekāds divritenis no nulles. Visi tā ziņojuma formas būs pieejamas. Viņas šobrīd ir iestrādātas ministru kabineta noteikumu projektā, un attiecīgi tad šīs formas arī būs jāizpilda. Nav pašam jāizdomā, ko un kā mēs tagad ziņojam. Un, jā, tā tad ņemot vērā, ka var būt gadījumi, kad notiek šī pārklāšanās, tad mums ir svarīgi saprast, kur un kā mēs ziņojam, ja kiberincidentā notiek arī datu aizsardzības pārkāpums vienlaikus. Un, jā, tā tad varbūt no pašas direktīvas teksta nebija līdz galam skaidrs, tad tas, kā viņš ir iestrādāts un kā tas šobrīd ir saprotams, ir tas, ka ir jāziņo gan tas, ka tiek paziņots NIS2 kompetentajai iestādē neatceļ pienākumu ziņot datu valsts inspekcijai. Lai gan, protams, kompetentā kiberincidentu novēršanas institūcija ziņo datu valsts inspekcijai par šiem gadījumiem,
kas skar personas datus, tas nekādā veidā neatceļ šī pārziņa pienākumu ziņot arī Datu valsts inspekcijai atbilstoši vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām. Nobeigšu tādas labas un priecīgas nots par dubultās sodīšanas principu īstenošanu, respektīvi aizliegumu, ka gadījumā, ja tiek piemērots sods saistībā ar šī paša incidenta pārkāpumu datu jomā, respektīvi tiek piemērots sods saskaņā ar vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām, kas tur var būt līdz 20 miljoniem eiro vai līdz 4% no pasaules apgrozījuma, tad šis sods netiks piemērots zem NIS2. Respektīvi, ja vienreiz subjekts, ja pārziņas tiek sodīts, tad var atvieglot uzelpot un nebūs par vienu notikumu sodi nenāks no divām pusēm. Tas, protams, neizslēdz iespējamību, ka institūcija piemēros, kompetentā institūcija piemēros kādus citus mērus, bet tīri finansiālā ziņā, tad šī ir tā priecīgā ziņa. Tā kā, jā, uz šīs nots paldies par uzmanību. Un, jā, tālāk dodam vārdu, nododam stafeti Mārtiņam. Paldies. Super, paldies. Jā, arī es, nezinu, esmu izlasījis tik reiz likuma projektu, ministra kabineta noteikumu projektu, un likuma tāpat kaut ko jaunu uzzināju. Bet mums varbūt ātri viens jautājums no Ģirte ir saistībā ar to, kā rēķinu šo, sākumā runājam par šiem kritērijiem, ja kas ir liels uzņēmums, mazs uzņēmums, un Ģirte jautājums, vai to skatās tikai pēc viena konkrētā sijā, vai ir saistītie uzņēmumi, meitas uzņēmums sijā, tad rēķinu to apgrozījumu un darbinieku skaitu grupai. Jā, ir jāapskatās tie kritēriji, kas mums definē lielu vai vidēju uzņēmumu, un tad attiecīgi par to apgrozījumu, ja, ir noformulēts kopējais neto apgrozījums. Es precīzi tagad nepateikšu, bet izskatās, ka tas varētu būt grupas apgrozījums. Jā, Ģiris noteikti var tad sazināties, pakonsultēties. Jā, droši varat, ja mūsu e-pastiņi ir pieejami prezentācijā, tad varam sazināties un paturpināt šo tēmu. Tad, jā. Jā, tad vēl bija, bet es jau gan pasteidzos atbildēt, jautājums saistībā ar kiberdrošības politiku un informācijas drošības politiku, respektīvi, vai ir kaut kāda atšķirība šiem dokumentiem. Es saprotu, ka uzņēmumam ir ISO certifikācija, es pieņemu, ka 27001. Jā, es atbildēju, ka būtisku atšķirību nav. Jā, tieši tā. Jā, daudziem uzņēmumiem, kas ir nopietni uztvēruši datu aizsardzību un informācijas tehnoloģija aizsardzību, tas kaut kādas tās lietas var jau būt iestrādātas un jau bijušas, tāpēc, jā, kā jau minēju, nekas nav tā pilnībā no mums. Jā, taču tā kā redzēsim noteikti uzņēmums, kuriem šis prasīs droši vien vairāk laika, būs uzņēmumi, kuriem varbūt prasīs mazāk, tie, kas ir varbūt domājuši par, darbības nepārtrauktību un šādu plānu jau ir izstrādājuši un citiem dokumentiem. Tā kā, jā, un pirms es eju par mūsu, kā es saku, ieteikumiem, jeb kaut kādām jau praktiskām lietām, ko mēs redzam, kas principā būs jādara vai jāievieš, vai, protams, daļa atkal iespējams, ka jau ir ieviesta, bet pirmā lieta, jā, ko
Alīna ilgi arī stāstīja. Pirmā lieta ir šis te īstenībā sistēmu arī novērtējums, tad kurā no šīm te kategorijām viņi attiecās, jo pilnīgi visām sistēmām visas šīs te tehniskās lietas nav jāievieš. Tur ir jāiet un jāskatās pēc konkrētās sistēmas un arī attiecīgi tad arī tie pasākumi, kas ir jāveic. Protams, arī piekrītu, ka pat ja uz konkrēto sistēmu neatiecās, bet tāda iespēja ir, vai tas neprasa papildus kaut kādus resursus, teiksim, būtiski papildus kaut kādus resursus, tad noteikti, nezinu, tāpat rezerves kopēšana, es teiktu, kad ir pamatlieta IT drošībā un sistēmai šo veikt noteikti nenāks par ļaunu, bet iesim sīkāk jau paskatīsimies. Tad pirmā lieta, par ko runā šie MK noteikumu projekts, ir piekļuvas tiesības, piekļuvas tiesību pārvaldība. Noteikti uzņēmumiem ir sevišķi tiem, uz kuriem attiecās, kas ir subjekti šajā likumā, tad noteikti vairāk kā viena sistēma. Un viena no noteikti lietām, ko mēs noteikti ieteiktu izmantot, ir šie te Entra-ID risinājumi, ar kuru palīdzību mēs varam izveidot vienu identitāti darbiniekam, un viņš ar šo identitāti, ar šo kontu, tātad tālāk jau var izmantot daudz un dažādas sistēmas, kas uzņēmumam ir pieejamas, vai tas ir, nezinu, Microsoft, Google kaut kāda komunikācijas, produktivitātes rīki, vai tā ir ERP kāda sistēma, grāmatvedības sistēmas vai marketinga kaut kādiem nolūkiem šie te sociālo mediju platformas un tam līdzīgi. Un, protams, arī IT risinājumi, kas ir VPN pieslēgšanās, ja mēs strādājam attālināti un tā tālāk. Tā kā noteikti daudz vienkāršāk būs arī pārvaldīt un runājot tālāk arī par auditācijas pierakstiem, pārvaldīt vienu identitāti, nekā ja vienam darbiniekam būs atsevišķi konti katrā no šīm te sistēmām. Tas vienkārši apgrūtinās arī pēc tam šo izsekojamību un arī īstenībā galu galā arī darbiniekam vienkāršāk. Viņam ir jāatcerās, viens konts un nav daudz un dažādi. Protams, ka šeit arī ir būtiski, ko atkal gan tikai pie dažām sistēmām piemin, ir šī te daudzfaktoru pierakstīšanās. Un arī Entra-ID ir šāda iespēja, mēs tad arī daudzās Windows mašīnās jau ir iebūvēta šī tad caur kameru vai pirkstu nospiedumu, tad biometriskie risinājumi, kā arī, protams, var izmantot autentifikācijas aplikāciju. Līdzīgi kā Smart ID bankās jau, manuprāt, jau vairs gandrīz, nevienā vairs nav pierakstīšanās bez šī te otrā faktora. Un, protams, ja ir kaut kādi konti, ar kaut kādām augstām privilēģijām, administrātoru konti, tad, protams, arī šīs FIDO2 tā kā fiziskie tokeni atslēgas, kuras var izmantot, kas skaitās tāds jau, augstākās drošības, teiksim, ja mēs runājam par divfaktoru autentikācijas metodēm, tad visaugstākā drošības līmenī. Tā kā un arī likumprojekts paredz ka šī te piekļuvas tiesību pievienošana, piešķiršana, dzēšana, sistēmas kaut kādi pārtraukumi, tur ir vesels saraksts uzskaitīts, tad varbūt neiešu cauri, bet tad ir jāuzkrāj šie te auditācijas pieraksti. Tur ir arī konkrēts laiks, tad 18 mēneši ir tas, cik ilgi šie auditācijas pieraksti ir jāuzglabā. Tur nav teikts, ka ir jāievieš kāda sistēma, bet realitātē saprotot, par kādu apjomu mēs runājam par šiem tā auditācijas pierakstiem, un ja mēs runājam par to, ka šie pieraksti noteikti būs jāizmanto arī pēc tam kādu
incidentu izmeklēšanai vai kādu pierādījumu tur, ievākšanai. Tad, protams, ka mēs nonākam pie tā, ka kāds auditācijas pierakstu risinājums būs jāievieš. Atkal es atgādinu, ka tur arī atkarīgs ir no tā, kāda ir šī sistēma. Bet, un tad ir vairāk šeit risinājumi, protams. Tirgu jau ir bijuši daudzi, un es zinu arī uzņēmums, kas jau ir ieviesuši. Tas, ko mēs iesakām, ir šis Sentinel Microsoft risinājumi, kādēļ, jo Sentinel neprasa, šis mākoņu pakalpojums, Sentinel neprasa kaut kādas lielas licenču investīcijas sākotnējās. Mēs varam sākt tikai ar tām minimālajām prasībām, kas ir iekļautas likumā, šajos ministra kabineta noteikumos, un tikai tos datus, tikai tos auditācijas pierakstus apkopot un glabāt. Un, attiecīgi, tad arī tās izmaksas turēt pēc iespējas zemes. Tas, kas vēl ļoti būtiski, protams, kādēļ arī mēs paši esam ieviesuši un citiem klientiem ieviešam, jo arī Sentinel ir automātiskas reakcijas iespējas. Tātad, piemēram, ja mēs redzam, ka ar kādu kontu tiek masveidā šifrēti, piemēram, kaut kādi dati tiek nokriptēti, tad var iestrādāt šo automatizāciju, ka šis konts tiek automātiski bloķēts un tad mazināt to iespēju, ka viņš varbūt šo kaut kādu kompromitēto kontu dara kaut kādas citas lietas uz citām sistēmām vai apturēt to darbību konkrēto. Tā kā, jo skaidrs, ka kas arī jāsaprot, šie uzbrukumi bieži vien nenotiek standarta darba laikā no 9 līdz 6. Tad bieži vien šie uzbrukumi incidenti ir tieši ārpus darba laika naktīs. Un attiecīgi, ka mums ir jādomā, kā tad mēs reaģējam uz šiem incidentiem pārējā laikā, izņemot darba laikā, ja pārsvarā jau tie ir mūsu darbinieki, ja kāds pakalpojums, pārsvarā tomēr izmanto šo standarta darba laiku. Bet, hakeri, kiberuzbrucēji nesnauž, viņi ir bieži vien arī dažādās citās laika joslās, ja mēs redzam IP adreses no Amerikas, no Ķīnas, no pilnīgi dažādām laika joslām. Tā kā, kiberuzbrukumi, es teiktu, reti, kad notiek darba laikā. Noteikti arī rezerves kopēšanas arī gan jābūt gan šai politikai, bet tad, lai izveidotu politiku, protams, ir jābūt arī praktiski šiem kādam risinājumam. Arī šeit bija noteikts konkrētām sistēmām šie īstenībā arī rezerves kopiju glabāšanas periodu ilgumi. Tā kā atkal skatāmies, lasam, kas tad ir tā prasība. Bet, principā jau, es teiktu, lasot arī to projektu, es redzu, ka, protams, ir iespējams, un tie uzņēmumi, kas ir ieguldījuši savā infrastruktūrā, savos, datu centros, protams, to var turpināt darīt. Bet, tur mums parādās jau tik, es teiktu, augstas prasības, ka, ļoti grūti, es teiktu, būs nodrošināt mums pašiem. Tas nozīmē to, ka ir jāskatās šie datu centri, šos serverus izvietot datu centros, jo, tur mums ir gan, protams, tur temperatūras prasības, tur ir mitruma prasības, drošības sistēma prasības un tā tālāk. Principā, aprakstīts, es teiktu, tāds pamat datu centrs. Tā kā, es domāju, ka datu centru pakalpojumu sniedzēji noteikti par šo regulu gan priecājās, gan bēdājās, jo arī viņiem ir daudz, kas ir jāievēro, bet tā kā tur ir
Man izskatās lasot, ka tas būs vienkāršākais veids izmantot šos datu centru pakalpojumus. Nu jā, un tad ir šīs rezerves kopijas, arī mūsu ieteikums, kas arī daļai izriet no šī MK noteikuma projekta, ir arī turēt rezerves kopiju kādā citā lokācijā. Tur gan laikam bija teikt citā telpā, nebija teiks gluži citā lokācijā, bet, protams, ka labā praksa ir, ja mēs šo te glabājam vēl vienu kopiju kaut kur, nezinu, citā datu centrā, citā reģionā varbūt, vai varbūt pat citā valstī. Protams, tā valsts nedrīkst būt ārpus tām valstīm, kas ir teikts likumā. Tur pārsvarā, protams, mums ir šīs te Eiropas Savienības valstis, kurās mēs šo datus varam turēt. Nu jā, atgādinu arī to, ka arī mākoņu pakalpojumi arī viņiem ir jāizmanto rezerves kopēšana, ja mēs identificējam, ka šī mākoņu pakalpojums, ka šī sistēma ir attiecīgajā kategorijā. Protams, kā pakalpojums sniedzēji, kā Google un Microsoft nodrošina pie sevis šo rezerves kopēšanas procesu nodrošina, bet noteikti viņš neatbilst tam, ko prasa NIS2. Tā kā šīs prasības daudz augstākas, un īstenībā arī, ja mēs glabājam, nezinu, kaut kādus līgumus, rēķinus un citas lietas šos mākoņu pakalpojumus, tad, protams, arī ir vēl citi likumi un prasības, kas uz, nezinu, darbinieku līgumiem attiecās vai kas attiecās uz rēķiniem un citiem dokumentiem. Tā kā, jā, vienkārši runājot ar daudziem uzņēmējiem, es saprotu, ka tā ideja ir, tas uzstādījums, ka mākoņu pakalpojumi ir, nav jābeidz šī rezerves kopēšana noteikti, ka ir. Tad arī mēs redzam, ka šajā projektā ir vesela sadaļa arī par apmācībām, un apmācības tur ir sadalīts tādās 3 daļās. Pirmā apmācība daļa ir tā, ka tad mēs veicam apmācību pieņemot jaunu darbinieku darbā. 30 dienu laikā mums jāveic šīs te apmācības. Tad mums ir šie te regulārie pasākumi, kas ir reizi gadā, un arī tad pēc kiberincidentiem šīs apmācības ir plānotas. Ir jāieplāno. Tā realitāte, šo lasot, ja mēs runājam par šādiem uzņēmumiem, kam ir 250 darbinieki, piemēram, tad praktiski es neredzu veidu, kā to realizēt bez kādas apmācību platformas, ja vismaz izveidojot šo saturu digitālā formā un tad ievietojot to tajā pašā SharePointā. Un pēc tam, kad šis darbinieks pievienojās mums, tad mēs iedodam šo SharePoint saiti noklausīties. Un arī, es teiktu, arī ir jāuzstājas vismaz kaut kāds pamattests, ko šis darbinieks izveic, un mums arī uzkrājās šī informācija, kāda ir šie rezultāti, un iespējams, ja mēs redzam, ka darbinieks varbūt nav to testu nokārtojis, vai tas tests nav nokārtots, teiksim, apmierinošā līmenī, tad mēs, attiecīgi varam kaut kā reaģēt un organizēt kaut kādas viņam konkrētas šīs darba apmācības. Bet, katrā ziņā tas, ko es gribēju pateikt, ka jā, protams, var organizēt viņas, kā saka, katram cilvēkam individuāli, bet, ja mēs pieņemam gadā, katrs jau mēs zinām, cik mēs gadā pieņemam darbiniekus, bet tad šis te laiks ir jāpareizina, un es teiktu, ka iespējams ir vieglāk izdarīt vienreiz digitālā formātā, un tad uztaisam testu par to, ka cilvēks ir iepazinies un ievēros. Un tas, ko arī Ilga minēja par šo te drošības politiku, arī šis ir tas brīdis, es teiktu, tās apmācības ir tas brīdis, kad mēs par šo politiku informējam darbiniekus. Noteikti var izveidot politiku, kā es saku, lasāmu, bet mēs jau zinām, ka cilvēks uztver dažādu informāciju, ja viņam vizuāli parāda arī ar kaut kādiem varbūt piemēriem praktiskāk, tad es teiktu tā, tas iegūms, tas iespējas uz to cilvēku noteikti būs lielāks. Es ticu, ka Ilga var uzstīt ļoti interesanti kiberdrošības politika, bet interesantāk noteikti būs arī par viņu paklausīties.
Jā, tā kā apmācības noteikti ir tas brīdis, kad mēs varam arī izskaidrot darbiniekiem šīs nianses. Tad ir tāda lieta, kas ir arī šie DKIM, DMARC un SPF prasības. Principā, jā, es teiktu, tā ir tāda arī jau pamata higiēna, ja mēs runājam par IT, es pat teiktu pārvaldību, jā, lai šīs gan mēstules samazinātu iespēju, gan arī nebūtu mums situācijas, ka kāds neautorizēti izmanto mūsu domēnu vārdu un sūta kaut kādas e-pastas, visdrīzāk krāpnieciskas, ja, vai izmanto mūsu identitāti. Tā kā to var pārbaudīt, jā, tad ir viens šāds rīks. Viņi ir vairāki rīki, šis bezmaksas rīks, varam attaisīt MX Toolbox, ierakstīt savu domēnu vārdu, un tad mēs varam redzēt, vai mums šīs DMARC un DKIM politikas ir aktivizētas. Es teiktu tā, jā, šis neprasa vispār nekādus īpašus resursu ieguldījumus, tas ir tāds vienkārši, jā, laika sakārtošanas jautājums. Tad jā, jau tas noteikti nevis, tas jau ir šiem būtiskajiem pakalpojumu sniedzējiem, tur bija arī prasības saistībā ar to, ka šī mūsu Wi-Fi tīkliem ir jābūt šifrētiem. Tāpat arī, ja mēs runājam par auditācijas pierakstiem, tad noteikti tur būs arī kāds ugunsmūrs, no kurienes šo informāciju, šos pierakstus arī ievākt. Protams, tāds arī labā prakse ir, ka šie tīkli, tad viesu tīkls ir nodalīts, un ne tikai viesu tīkls, bet arī iekšējais tīkls ar serveru tīklu ir nodalīts. Un jā, lai atkal minimizētu šos riskus, ka ja kāds iegūst šo piekļuvi mūsu tīklam, tad tā skāde, teiksim tā, ko var izdarīt, ir pēc iespējas mazāka. Jā, un arī tas, ko mēs redzam, un kas ir arī pieminēts šajā projektā, ir uzsvērti arī šie darbinieki, kas strādā no māja, strādā attālināti, tad nestrādā birojā. Viņiem ir pēc šīm prasībām jāstrādā caur šo VPN kādu risinājumu. Skaidrs, ka mēs nevarēsim katram mājās, jeb kaut kur tas darbinieks strādā, nodrošināt tādu pilnvērtīgu, teiksim, tīklu, kuru mēs pārvaldīsim, ja, tas nav reāli. Tas, ko mēs izmantojam, ir vai tad šajā ugunsmūrī iestatītais, ja šie darbinieku skaits, kas strādā attālināti, nav īpaši liels, tad šajā ugunsmūrī mēs to varam organizēt, vai arī tad, protams, ir šie gala punkti, ja, jeb datoru risinājumi, kas ir, piemēram, Node-layer, tad tiem darbiniekiem, kas strādā mums attālināti, tad šādam rīkam vajadzētu būt. Jā, un arī par šifrēšanu runājot, tad tur ir arī šifrēšanai tur atsevišķa sadaļa, kas paredz principā šo komunikāciju, teiksim, gan e-pasta sarakstes, gan Teams, jeb kāda cita veida zvani. Šī arī čata saraksts, jā, tā kā ātrā komunikācija. Šiem rīkiem, ko jūs izmantojat, viņiem ir jābūt ieslēgtai šai šifrēšanai, lai jūs nevarētu pārtvert šo komunikāciju kādā veidā. Tāpat arī tur ir prasības par datu, es runāju par teiksim, datu glabāšanas šifrēšanu, ja mums uz datoriem ir jābūt. Vienalga vai BitLocker ieslēgtam, ja tad vai FileVault, ja mēs lietojam Mac dators, tā kā tās iespējas ir. Tas, ko mēs arī redzam, ka, protams, mums tā kompetence vairāk ir Microsoft pusē, un tie, kas mums ir klausījušies arī iepriekšējās sesijās, noteikti zin, ka mēs runājam diezgan daudz par Microsoft, un es jau šobrīd lasot to projektu, ir Microsoft šis komplekts, teiksim tā, kas saucās Business Premium,
lasot šīs prasības, es redzu, ka principā tas vairs īsti nevar viņu saukt par premium, tas tad ir tās minimālās prasības, kuras mums prasa, ceļš tie, kas ir būtiskie pakalpojumu sniedzēji. Jā, noteikti ir jāparedz, protams, ideāli, ja viss tas, par ko es tikko runāju, jums jau ir ieviests un sakārtots, bet, es domāju, ka lielai daļai tas nav, un tas, kas ir arī svarīgi, mums jāatcerās, ka arī ir šīs te mobilās iekārtas, kas mums, es teiktu, vienmēr ir bijis tāds pelēkais punkts, jā, ļoti daudz tomēr informācijas darbinieki izmanto no telefona. Protams, atkal mums jāskatās, kādas ir šīs sistēmas, bet jāsaprot ir viens, ka ja viņš izmanto no privātā telefona un mēs nekādā veidā to nekontrolējam, tad tas ir diezgan liels risks, jā, tā kā. Līdz ar to jāskatās, kā tad mēs šos riskus minimizējam. Mūsu tas ieteikums ir pārvaldīt šīs nevis pašu iekārtu, bet šīs aplikācijas, biznesa aplikācijas, jā, tad darbiniekam mums, teiksim, kā IT vai darba devējiem nav nekāda piekļuva viņa privātai informācijai, privātām kādām sarakstēm vai bildēm un tam līdzīgi. Mēs pārvaldam tikai šīs aplikācijas uz šī telefona. Tad aplikācijas mums tur ir, Outlooks, ja, kur mēs e-pastu sazinamies, Teams un tam līdzīgi. Un tad tās, kas ir privātās, Facebooks un Twitter un citas lietas, tad tās paliek darbinieka pārziņā. Un arī datu kopēšana, protams, jā, tas arī ir, protams, tas nav ērti, un es teiktu, ka daudzas, būs lietas arī darbiniekiem, kas, paliks nērtāk, diemžēl drošība un ērtums, tur tie divi svaru kausi, kas mums ir kaut kā jālīdzsvaro. Bet, jā, komunikācija droši vien arī darbinieku, tā kā uzņēmuma iekšēnē, kādēļ, kā tas uzlabos lietas, es domāju, ka tā ir liela daļa no panākuma veiksmes, teiksim, no šīs ieviešanas. Jā, paldies. Es centos īstenībā arī pēc iespējas īsāk, jo es redzēju, ka mums bija arī vēl jautājumi, tā es paskatīšos, vai mums ir kaut kas jauns atnācis un droši arī rakstat vēl savus jautājumus. Jā, par ierakstu noteikti būs pieejams arī YouTube kanālā un mūsu mājaslapā. Jā, Ģirds arī jautā, tad Linux un Unix bāzētās brīvpieejas kodu primitīvas paliek aiz borta un nav piemērojami? Noteikti ir. Nē, noteikti. Tātad, jā, varbūt Ģirds precizēšu. Šie ir mūsu kā primenti, kā saka, ieteikumi, kur mums ir šī kompetence. Nekādā gadījumā šie nav vienīgie risinājumi, kas to risina. Un arī mūsu pusē bieži vien ir vairāki risinājumi, skatoties pēc tā, tātad, kas ir, kāda ir tā klienta šī brīža infrastruktūra, kāda investīcijas viņš jau ir veicis un ko mēs tur vēlamies sasniegt. Tā kā tā mana daļa noteikti nebija jāuztver kā kaut kas ir rakstīts likumā, kas ir tagad kādam jānopērk, nebūtu, nē. Mums ir daudz vienkārši jautājumu jau bijuši, jo skaidrs, ka, atkal ir kaut kādas jaunas investīcijas uzņēmumiem būs jāveic. Un tad kā to darīt pēc iespējas, teiksim, efektīvāk, varbūt arī, teiksim, elastīgāk, jā, teiksim, par to pašu auditācijas pierakstu sistēmām. Ja mēs viņu iegādājamies un ieviešam, tad tie bieži vien ir 10 un pat arī vairāk tūkstoši eiro. Jā, tā kā mums ir jāskatās, kā to darīt elastīgāk. Mākoņu pakalpojumi mums to ļauj, ja mēs varam sākt mazi maksāt dažiem desmitiem vai 100 eiro mēnesī, un tas tā nav tik liela investīcija uz uzņēmumu, teiksim, arī naudas plūsmu un tam līdzīgi. Tā kā šie ir vienkārši mūsu ieteikumi, nav viņi jāuztver, ka tie ir vienīgie.
Arī, protams, Linux un Open, tā kā atvērtā koda risinājumi ir pieļaujami. Bet, jāskatās, protams, arī tur ir nianses par atbalstu un tam līdzīgi, bet, protams, ka arī tās var izmantot ir ceļu šifrēšanai, ja mums ir daudz laba rīki, kas nemaksā neko. Un īstenībā arī BitLockers, tas pats Windowsā ir iebūvēts rīks, tā kā mums nav, jo ieguldījumi kaut kādi būs un jāskatās, kā viņus veikt pēc iespējas efektīvāk. Jā, es tagad skatos, vai vairāk laikam mums jautājumu nav. Varbūt Alīnai vai Ilgai ir kāds komentārs no jūsu puses vēl? Jā, ļoti daudz informācijas šodien izskanēja arī jaunas, ir jāpadomā. Mēs turpināsim pētīt, attiecīgi klientus konsultēt. Ja ir kaut kādi jautājumi, tad droši sūtiet. Mūsu kontakti būs prezentācija. Prezentāciju izsūtīsim arī. Jā, izsūtīsim arī prezentāciju, jā. Tā kā, turpinām gatavoties tiem nozīmīgiem datumiem, un, ja kādi jautājumi radīsies vēlāk, tad attiecīgi risināsim. Gaidīsim ministru kabineta apstiprinājumu. Jā. Kiberdrošības centra direktors minēja, ka viņi mērķē uz oktobra beigām. Tas būtu ideāli vispār. Jā, tas būtu ideāli. Tad tā arī skatāmies, vai tas izdosies vai nē. Bet arī tas, ko viņš minēja, ka tur lieli kaut kāda būtiskas atšķirības visdrīzāk jau vairs nebūs, varbūt kaut kādas nianses. Tā kā noteikti sekojam līdzi, arī mēs sekosim līdzi. Šis noteikti nav pēdējais webinārs, ko mēs organizējam par drošību noteikti. Nē, es domāju arī ne par NIS2, kiberdrošības likumu. Tā kā sekojam līdzi. Paldies visiem tiem, kas pieslēdzās. Paldies arī par jautājumiem, kāda rodās vēl droši sazināties ar Alīnu, ar Ilgu vai ar mums primēnu kolēģiem. Un lai mums visiem veicās. Un lai mums drošāka dzīve ar kiberdrošības likumu. Paldies, Lēls! Jā, liels paldies arī no mūsu puses. Un paldies Mārtiņam arī par foršu prezentāciju. Mūsu pusē ļoti daudz neskaidru jautājumu. Tā kā, liels paldies, ka ieskicēja šos te padomus. Paldies par uzaicinājumu. Un tad tiekamies citreiz. Jā, paldies, Mār, šīs tēmas, kur IT un juridiskais saskars ir diezgan izaicinošs un interesants. Tas ir, teikt, tāds brīdis, kad IT un juristiem būs jāsadarbojās. Viena vai otra puse pilnībā nesaprot to visu kopumu. Tā kā, lieliski iespēja sadarboties. Super! Jā, paldies. Veiksmīgu dienu visiem! Jā, paldies jums. Tā. Paldies.